Tātad, labdien, cienījamie kolēģi, ir 2026. gada 22. janvāris, pulkstens ir 9:47 un ir bijusi nepieciešamība sasaukt Saules novada domes ārkārtas sēdi, lai izskatītu vienu jautājumu par projektu iesniegšanu Valsts kultūra kapitāla fonda izsludinātajā atklātajā mērķprogrammu konkursā un attiecīgi, lai paredzētai nepieciešamības gadījumā, ja tiek apstiprināts līdzfinansējums. Un tātad mūsu Vidzemes Jūrmalas mūzikas mākslas skolas direktori ar savu kolēģiem ir sagatavojis projektu pieteikumu un lūdzu tad Ieva Ozdauska dažos vārdos painformēt, kas ir plānots. Jā, tātad ikgadējie projekti. Šogad ir projekts arī mākslā iespējams, kur bija dažu gadu pārtraukums, nebija tāda izsludināta lieta. Un mūzikā mums jau bija pagājušajā gadā iecerē tikt pie Jāna Pienīna, ko tad izlietot visi mūzikas audzēkņi, gan vispārējās klavierēs, gan specialitātē. Un to mēs esam ierakstījuši ar pašvaldības līdzfinansējumu. Un mākslā ir jautājums par apdedzināšanas krāsni, kuru izvēlējāmies tādu, kura būtu gan keramikai, gan stiklam, respektīvi atšķirās apdedzināšanas principi no sāniem un no augšas. Stikls ir tāda iniciatīva, kas līdz šim skolā nav bijusi, bet daudzās skolās ir. Pieprasījums noteikti būtu, speciālisti arī mums ir, kas to var mācīt, tāpēc tā izvēle ir par šādu duālo apdedzināšanas iespēju. Un tur ir ierobežots finansējuma apjoms, ko kultūra kapitāls nolikumā ir noteicis tikai 2500 katra skola var pieprasīt. Tas nav daudz, bet arī finansējums uz visu valsti ir neliels, tikai 35 000 uz visām mūzikas mākslas skolām tieši mākslas sadaļā. Tāpēc tur tā izvēle ir 50% pašvaldībai, 50% kultūra kapitālam, kas sastāda to 2500 no katra, pašvaldībai pa 5 eiro mazāk. Tāds īsumā tas stāsts, ja kas jautājums? Jā, lūdzu, Arturs. Jā, man jautājums ir, kad tas konkurss bija izsludināts un kāds tad ir iesniegšanas termiņš? Konkursu izsludināja 9. janvārī un iesniegšanas termiņš ir 23. janvārs pusnakts. Diemžēl pa vidu nebija neviena plānotā kārtējā sēde, tā kā nācās strādāt šādi. Tāpēc. Tas nav nekāds jaunums. Katru gadu kultūra kapitāls izsludina līdzīgi, kas mazliet mūsos neizpratni rada visās skolās, bet tā ir iegājies. Jā, es paskaidrošu, kādēļ es jautāju. Principā es vienmēr atbalstu mūzikas mākslas skolu, bet man nepatīk tā secība, ka budžeta izrunāšanas dienā es saprotu, ka ir palikusi tā kā pusotru dienu, bet būtu pareizi, ka mēs no sākuma vismaz drusciņi uzsākt kaut kādu diskusiju par budžetu un tad saprast, kas ir kopējā situācija un protams, cipars nav liels. Tajā pašā laikā, manuprāt, nav godīgi pret virkni citām iestādēm, darbiniekiem un vajadzībām, kad mēs nezinām kopējo situāciju. Tāpēc es personīgi nepiedalos šajā balsojumā. Es saprotu, kāpēc ir ārkārtas sēde šajā jautājumā, bet tā kārtība, ka tā kā durvis varēs ciet, bet ātri vēl mēģina tikt iekšā, man īsti nešķiet pareiza, jo visdrīzāk, tūlīt mēs kad runāsim par budžetu, visdrīzāk ir virkni iestāžu, kuras ir prasījuši ciparu X, bet mēs cīnīsimies par Y un beigās iedosim, nezinu, kādu vēl būtu vispār pastāv. Tā kā, jā, es savu viedokli izteicu. Paldies. No malas skatoties varbūt tās priekšstats var rasties, bet, protams, ka šādas lietas nenotiek pēdējā dienā, un projekts nav gatavots vakar vai aizvakar. Attiecīgi mēs arī šo jautājumu skatījām komitejās, un, protams, izskatot budžetu, budžets tiek likts kopā jau no novembra beigām. Attiecīgi tad arī tiek meklēts iespējas un runāts ar vadītājiem, ka iespēja robežās, ja ir kādas iespējas vienalga par kādu summu startēt projektos, tad mēģināt tomēr iestartēt tajos projektos. Mēģinājām pierunāt arī otru skolu,
mūzikas mākslas skolu, bet atteicās, bet šobrīd tā kā Ievai paldies, ka Ieva saņēmās, uzrakstīja arī, kā teica, tā summa ir neliela un konkurss ir liels, ja, bet tomēr tas ir mēģinājums tomēr kaut par dažiem pāris tūkstošiem atvieglot budžetu un dabūt līdzfinansējumu lietām, kuras tāpat ātrāk vēlāk apdedzināšanas krāsnes saukstos nav vispār mākslas skolā, ja, tagad arī būs jaunās tāpas, tā būs vajadzīgi kurā gadījumā nopirkt, ja, cik saprotu, tā kā paldies par paveikto. Lūdzu, deputāti, nobalsot. Jā, jau var izteikties, tad kā tas ir sasteigts, ja tas bija komiteja. Punkts viens. Otrkārt, šis nav pirmais gads, kad šāds pieprasījums konkursa ietvaros tika jau pieprasīts. Tātad šī te vajadzība jau nav šī brīža, bet tā var apzināti jau pat vairāk par gadu. Līdz ar to atļaušos nepiekrist. Tas nav ne sasteigts lēmums, ne savādāks. Tas ir jau ilgstoši uz to ir iets. Jurģi, tomēr runājot par diskusiju, ir tā, ka es neesmu Finanšu komitejā vai Attīstības komitejā vai Sociālajā komitejā, Izglītības un sporta komitejā šis jautājums netika skatīts. Kaut gan runa ir par mūzikas mākslas skolu, kura būtu jāskata Izglītības komitejā. Izglītības komitejā vispār nenotika sēde. Teorētiski man bija iespēja vērot, kā jūs lēmjat, bet es gribu atgādināt, ka pirms pusgada tika izdarīts viss iespējamais, lai es nebūtu citās komitejās. Līdz to atsaukšanās uz to, ka komitejā tika skatīts, ir nekorekti. Ilgi nevarēja gatavot, jo Lasdauskas kundze pat teica, ka no 9. janvāra šis jautājums ir tikai izsludināts. Ja? Bet piekrist var nepiekrist, viedoklis. Nē, tas jau nebija ne pārmetuma formā nekā. Vienkārši paskaidroju, kāpēc neatbalstu to tavu secinājumu. Tas ir viedoklis. Paldies. Par 11 nepiedalās viens. Paldies. Projekts pieteikums ir apstiprināts un lūdzu sagatavot un ar šo arī domas sēdi slēdzu. Paldies. Paldies.